Sveiki! Mani sauc Renāte Salmane, un es mācos 12. klasē. Mums bija dots uzdevums stāstīt par savu veiksmes stāstu. Un tā, sēžot vakarā mājās un domājot, es sapratu, ka veiksmes patiesībā mūsu dzīvē ir ļoti daudz. Bet es atceros savu lielāko veiksmi, kas notika pagājušajā gadā. Tā kā visās skolās, arī mūsu skolā, mēs rakstam zinātniski pētniecisko darbu. Es ilgi domāju, par ko es rakstīšu, pie kā es rakstīšu. Es izvēlējos savu darba tēmu, un man ļoti paveicās, jo es izvēlējos ļoti prasīgu un atsaucīgu darba vadītāju. Šī skolotāja no manis prasīja ļoti daudz, bet mans ZPD izdevās pat labāks nekā es gaidīju. Šajā darbā es ieguldīju ļoti daudz laika, sevis un arī zināšanu. Tā pienāca arī ZPD prezentācija, kurā es biju ļoti pārliecināta par savu darbu, un šī prezentācija izdevās ļoti laba. Pēc kāda laika pienāca pie manis viena skolotāja un paziņoja, ka šis darbs ir ļoti labs, un man būs iespēja prezentēt savu darbu Salaspils domes deputātiem. Devos uz domi, noprezentēju savu darbu, atbildēju uz jautājumiem, ko skatītāji uzdeva, un pēc šī darba prezentācijas pārņēma tāds miers un gandarījums, ka tas viss ir izdarīts. Pēc tam šis darbs arī nesa ļoti saldus augļus. Maniem vecākiem pienāca vēstule, ka man ir iespēja doties uz Salaspils domes organizēto nometni Zelta griezums. Es, protams, nevilcinoties piekritu un devos uz šo nometni. Šī nometne man deva ļoti, ļoti daudz, jo es paskatījos uz ikdienišķām lietām no pavisam cita skata punkta. Ķīmija, kas man nevisai patīk. Es devos uz ķīmijas fakultāti un redzēju, kā pavisam ikdienišķas lietas var izmantot savādāk. Mums bija iespēja doties ekskursijā uz Ventspili un redzēt Ventspili arī no pavisam cita skata punkta. Šīs visas lietas, ko man deva ZPD, rakstīšana, man deva arī ļoti daudz gandarījuma, pateicoties prasīgiem skolotājiem, atsaucīgiem cilvēkiem apkārt, kas man palīdzēja. Un es vēlētos arī jums novēlēt, ka vienmēr tas, ko jūs izdarīsiet, jums nesīs gandarījumu, un ticiet tam. Ja jūs būsiet priecīgi par savu darbu un pārliecināti, tad arī to novērtēs citi.